Labdien, es esmu fizioterapeite Linda Lediņa, un šodien parādīšu jums 5 vingrojumus senioru locītavu veselības uzturēšanai. Pirmais vingrojums būs sēdus uz stabilas pamatnes, iztaisnojam kāju, saspringdzinam augšstilbu muskultūru, noturam aizskaitot līdz 3, lēnām nolaižam lejā. Augšstilbu muskultūras spēks ir ļoti svarīgs aspekts. Un turpinam ar augšstilbu muskuļu treniņu. Otrais vingrojums mums ir piecelšanās un lēna atsēšanās. Atrodam stingru pamatu, pie kā pieturēties. Tas var būt soliņš vai kāda stabilā dzeltne vai koks, pret ko var droši atspiesties, lai nav kustīgs, un veiksim ķermeņa augšdaļas atspiešanos. Veicam uz izelpu un augšā ceļoties ieelpojam. Skatāmies pēc iespējām, veicam kāds 5 līdz 10 reizes, tad var atpūta un var turpināt. Jāatzīmē, ka senioru locītavu veselība ir ļoti atkarīga arī no senioru līdzsvara izjūtas. Tāpēc tālākie 2 vingrojumi būs arī ar līdzsvara elementiem. Tad pirmais vingrojums mums būs. Reizē jāpaceļ 90 grādu leņķī kāja un jāiztaisno pretējā roka. 1 un atbrīvojam. 1 un atbrīvojam. Tad, kad esam uztaisījuši ar vienu pusi, tad arī neaizmirstam par otru. Un aiziet vēl viens līdzsvaru vingrojums. Rociņus izstiepjam uz sāniem, liekam kāju priekšā un kāju aizmugurē. Iespējams, ka būs nepieciešams arī kaut kur balsts. Un šī paša vingrojuma modifikācija tiem, kam varbūt neizdodās sākotnēji bez atbalsta, droši var izmantot atbalstu un iziet, turpinam. Lotas Farma – inovācijas veselībai.